Te viena kaimiņiene ir iesākusi aust lupatu deķi. Un man ir noausts arī. Palaidīsim bišķi viņai uz priekšu. Viņa mums tāda iesācēja ir. Mirdza Bibikova dzied gan Bārtas etnogrāfiskajā ansamblī, gan arī 46 gadus, kopš Bārtas tautas lietišķās mākslas studijas Kamolītis izveides, ir aktīva un čakla studijas rokdarbniece. Lupa deķi jau tagad modē? Jā, es biju noaudusi no... Bija tāds kādreiz mēs, kad sākām aust, mēs nopirkām sizālu. Un tad noaudām no sizāla, no jūras zālēm. Savulaik austas gan sēgas, gan galdauti, kas izceļojušies pa izstādēm un pēc tam lielākoties atraduši savus saimniekus. Tagad tik pāris vien esot palikuši, atzīst Mirdza. Covida pandēmijas aizlieguma laikā aust nav sanācis, tad sēdējusi mājās un nodevusies cimdu adīšanai. Ādu man liekas, es nezinu, kamēr es atceros, kā es tāds maza meitene biju, es atceros, kad māte adīja un viņa adīja un viņai bija dzeķa adība. Bet es redzu, ka viņa tik āda ar divām, tās divas adatas tikai kustās. Es paņēmu tādu vecu šķību, uzņēmusi ten visu un adu, bet man neiet apkārt vairāk. Atnāk tāda veca kaimiņiene, tāda tantiņa bija pie mums kaimiņos dzīvoja. Viņa teica, vajag jau visas tās adatas sadīt. Es tik tās divas, es tik iedomājos, kā tām divām tā iet. Un es tik senādu. Es teicu, kādreiz es arī adīju tādas jakas un saviem bērniem visus džemperus es uzadīju. Kovids, ka bija, tad jau nekur tā negājām, tad tā sādījās. Cik ātri var uzadīt vienu cimdu pāri? Ja tā sēž no rīta līdz vakaram, gan pa 2 dienām var. Šādus te rakstainus cimdus? Jā, man nepatīk tādas vienkāršas rakstus sadīt. Man patīk tādas kā vairākām dzijām. Mirdzas Bibikovas rakstaino cimdu pāri atlasīti arī dziesmu svētku izstādē Rīgā, par ko, protams, prieks un gandarījums, ka arī plašāka publika varēs iepazīt Bārtas tradicionālos rakstus un krāsu salikumus. Ir Mirdzas slavas grāmata, un tur ir ļoti daudz Jēkab Ķībura rakstu iekšā. Un tad es tā domāju, ka tur ir tā rakstīts Leiskurzeme un viss, un tad arī šitie mani. Lielākoties tās grāmatas, visi tie cimdu raksti. Pamatā ir tumšs zaļš, melns, brūns, tāds Rukuts Zigurts, ka bija vadītājs, ka viņš nāca mums aust. Viņam bija tāds rozīgs vēl iekšā. Šis te tas rozā. Nē, tas ir kaut kāds lilīgs, kaut kāds ir tāds. Vienā Hedviga kundzes tajā pielikumā atradām, un tā es uzadīju tādu. Rakstīt Bārtas grazniecību. Kas viņam tur tāds īpašais ir? Tur tas... Barkstiņas ir. Barkstiņas? Jā, jo citiem cimdiem tā nav. Daļu tā izņēma laukā, bet viņi vēl pat garāk ir. Es muzejām uzdāvināju. Bārtas tautas lietišķās mākslas studiju Kamolītis dziesmu svētku izstādē pārstāvēs 3 studijas dalībnieču darbi. Tie būs gan rakstainie cimdi, gan austās segas.